Nezāļu ierobežošana ir aktuāls jautājums katru gadu, un brīžam šķiet, lai arī ko mēs darītu, kā mēs darītu, nezāļu kļūst tikai vairāk un vairāk. Varbūt kaut kas tāds, ko mēs varam darīt savādāk vai labāk, vai arī varbūt kādu efektīvu nezāļu ierobežošanas pasākumu esam aizmirsuši vai vienkārši neveltam tam pārāk pienācīgu uzmanību. Esmu Jānis Kopmanis, un manas šodienas prezentācijas mērķis ir jums atgādināt, ko ņemt vērā un kādas pasākumus veikt, lai efektīvāk ierobežotu tieši viendīglapju nezāles, un apskatot šo jautājumu nevis tikai šauri viena gada ietvaros, bet gan plašāk augmaiņas laika periodā. Ja skatāmies uz bastu graudaugu herbicīdu piedāvājumu, diemžēl šis gads ir pēdējais, kad mēs varam izlietot tādus divus graudaugu herbicīdus kā Arat un Biatlon 4D. Tāpat pēc mūsu rīcībā pašlaik esošajām ziņām šis rudens būs pēdējais, kad varam lietot herbicīdu Pontus. Patiesībā ne tikai Pontus, bet visus tirgo esošos herbicīdus, kuru sastāvā ir darbīgā viela flufenacets. Tāpēc aicinu izmantot iespēju un šī gada rudenī ziemāju graudaugos vēl pēdējo reizi izmantot tādu lielisku risinājumu kā Flagged Forte plus Pontus, kas sekmīgi ierobežos ne tikai plašu spektru divdīglapju nezālēm, bet arī tādus viendīglapjus kā Mauras kareni un rudusmilgu. Tāpat arī rapsa sārņaugu, kā redzat šajā bildē no lauka, un neatkarīgi no tā, vai šis būs Clearfield rapsa sārņaugs vai parastais hibrīda rapsis. Bet mana šodienas prezentācijas galvenā tēma ir viendīglapju nezāles. Un šeit tas stāsts mums ar katru gadu kļūst aizvien plašāks un plašāks. Tādas nezāļu sugas kā vējauz, rudusmilga, Mauras kareni, es domāju, jūs taču visi jau pazīstat, vai ne? Pagājušajā gadā vairāk parādījās sējumos gaļasāris. Bet šķiet, ka viss lielākais pieaugums pagājušajā gadā bija lāčauzām un neauglīgai jumtauzai. Diemžēl nāk jau arī jaunas sugas airenes, peļastīšu lapsaste. Un šeit pats galvenais, ko ņemt vērā un atcerēties, ir visi profilaktiskie pasākumi, jo to veikšana, to ievērošana noteikti jums izmaksās lētāk nekā pēc tam jau cīnīties ar ielaistu problēmu. Pirmkārt jau nesējam savos laukos nezāles, sējam tīru sēklas materiālu. Ļoti uzmanīgi ar tehniku. Tā ne tikai nomas tehnika, nomas kombaini, bet arī ar jebkuru augsnes apstrādes sējas agregātu jūs viegli varat pārvietot sīkās nezāļu sēklas no viena lauka uz otru. Tātad, teiksim, gadījumā, ja jūs zinat, ka saimniecībā kādā laukā šīs problēma nezāles ir, varbūt var plānot tā, ka šo lauku apstrādā kā pēdējo. Daudz no šīm viendīglapju nezālēm laukā jau ienāk no laukmalām, tātad arī laukmalu apsaimniekošana ļoti svarīga. Rūpīga lauku uzskaita, lauku novērošana, lauku monitorings, fiksējiet visu, kas, kur, kad, kas darīts, kāds rezultāts sasniegts. Tas viss noteikti vēlāk palīdzēs pieņemt labāko lēmumu, kā rīkoties tālāk. Protams, agrotehniskie pasākumi, tos noteikti nedrīkst aizmirst. Un pašās beigās, kad ķeramies pie herbicīdiem, arī šo jautājumu plānojam ilgtermiņā, mainot lietotās herbicīdu devas pa gadiem vienā un tajā pašā laukā. Nezāles ir atšķirīgas, tās savā starpā atšķiras ne tikai pēc sēklām, dīkstiem, ziedkopām, bet arī pēc bioloģiskajām īpašībām. Un to mums svarīgi zināt, lai varētu plānot, kad un kā tad labāk, kuru nezāļu sugu varam ierobežot. Šajā tabulā esmu apkopojis dažas svarīgākās nezāļu bioloģiskās īpašības tieši vējauzai, Mauras karenei un rudusmilgai. Un gribu akcentēt divas lietas – dīkšanas temperatūra, dīkšanas laiks, dīkšanas dziļums, kas parāda, kad, kā šīs nezāles dīkst, attiecīgi, lai mēs varam spriest, kad tās mēs labāk varam ierobežot.
Un sēklu bankas ilgmūžība, jeb cik ilgi šo nezāļu sēklas saglabāt dīgtspēju augsnē, kas man pasaka, cik ilgs laiks ir jāplāno tiešām efektīvai šo nezāļu sugu ierobežošanai. Ja mēs skatāmies uz šīm 3 nezāļu sugām, vējauze ir pati siltumprasīgākā, bet tā sēklas ir salīdzinoši lielas, līdz ar to vējauze spēja uzdīgt arī no lielāka dziļuma, kamēr šī augsne iesilst, līdz ar to dīgšanas laiks ir gana ilgs un nevienmērīgs. Rudsmilgai temperatūras prasības nav tik augstas, tā pamatā dīgst rudenī. Maurskarene dīgst, var teikt, cauru gadu. Gan rudsmilga, gan maurskarenē sēklas ir sīkas, un tās spēj uzdīgt tikai no augsnes virsējā slāņa. Nākošajā tabulā esmu apkopojis efektīvākās herbicīdu darbīgās vielas. Tātad šī rinda. Konkrēti vējauzes ierobežošanai gan kviešos, gan arī rapsī pākšaugos. Ja mēs runājam par herbicīdu maiņu pa gadiem, ir svarīgi skatīties nevis tikai uz herbicīdu tirdzniecības nosaukumiem. Apakšējā ailē ir populārākie herbicīdu tirdzniecības nosaukumi, kur attiecīgi satur šīs darbīgās vielas. Un tātad nevar skatīties tieši tikai uz šo herbicīdu tirdzniecības nosaukumiem. Piemēram, Broadway Star ar Rexādi mainot pa gadiem attiecībā uz vējauzes ierobežošanu, būtībā jau nekas jau nemainās, jo abi šie herbicīdi satur darbīgo vielu piroksulamu, kas ir tā darbīgā viela, kas tieši darbojas pret vējauzu. Un, principā, pret vējauzu jūs lietojat vienu un to pašu. Tāpat ir svarīgi skatīties, pie kādas herbicīdu klasifikācijas pēc to iedarbības mehānisma šīs darbīgās vielas pieder. Tās ir šīs HRATS grupas, un to klasifikāciju jūs varat atrast arī internetā šajā saitē, un arī uz herbicīdu marķējumu arī var sameklēt šo informāciju. Tā, piemēram, mainot piroksulamu un metilmezosulfuronu saturošus herbicīdus vienā un tajā pašā laukā pa gadiem, nebūs tā labākā doma, jo abas šīs darbīgās vielas pieder pie otrās grupas, un pret otrās grupas herbicīdiem rezistents izveidošanās notiek salīdzinoši ātri. Pret pirmās grupas darbīgajām vielām šī rezistenta veidošanās nenotiek tik strauji, tāpēc atkārtota lietošana vienā un tā pašā laukā šīs pirmās grupas darbīgās vielas tas ir pieļaujams īslaicīgi. Pret maurskareni arī ir salīdzinoši daudz efektīvas herbicīdu darbīgās vielas, ko mēs varam lietot. Te jāatceras, ka kviešos efektīvi ir tikai apstrāde rudenī. Pavasara apstrādē nav augstu efektīvu līdzekļu. Un šeit varat redzēt, ka vairākas darbīgās vielas pieder pie 15. grupas. Te arī satraukumam nav pamata, jo pret šīs grupas darbīgajām vielām rezistents veidošanās risks ir zems. Līdz ar to tas ir pieļaujams, ka, piemēram, ja kviešos lietojat kādu no flufenceta vai prosulfokarba saturošajiem herbicīdiem, nākošajā gadā sējat rapsi, lietojat metazahloru, kas arī pieder pie šīs pašas grupas, tas ir pieļaujams. Rudsmilga, ļoti plaši izplatīta viendīglapņa nezāle. Ja apkopo vienā tabulā, pieejamo efektīvo darbīgo vielu skaits ir gana plašs. Šķiet, ka nekādu problēmu. Bet, diemžēl, Latvijā jau ir konstatēts pret rudsmilgas populācijas, kas ir rezistents pret atsevišķām herbicīdu darbīgajām vielām. Un te droši vien atbilde būs nepareizā plānošanā, jo, ja rudsmilgas ierobežošanu mēs atstājam tikai uz pavasari kviešos, visi populārākie herbicīdi, populārākās herbicīdu darbīgās vielas pieder pie šīs otrās grupas. Un, kā jau iepriekš minēju, pēc šīs grupas herbicīdiem rezistents veidojas salīdzinoši ātri.
Un tātad, ja kviešus audzējam pēc kviešiem atkārtotos sējumos, paļaujamies tikai uz šiem herbicīdiem, rudsmilkas ierobežošanai, diezgan ātri varam iedzīvoties problēmās, ka šie herbicīdi vairs nestrādā. Tāpēc noteikti aicinu plānot ilgtermiņā rudsmilkas ierobežošanu un izmantot visus iespējamos līdzekļus. Tātad kviešos tā ir gan rudens apstrāde, gan pavasara apstrāde, rapsī metazohloru saturoši herbicīdi, gramenicīdi pākšaugos, tātad, lai ilgstošā laikā mēs spētu šo nezāli ierobežot augstā līmenī. Gaļsāre, nezāļu suga, kurai ir tiešām augstas prasības pēc temperatūras dīgšanai, līdz ar to tā dīgst salīdzinoši vēlu pavasarī. Dīgšanai nepieciešams mitrums, šī nezāle pacieš arī īslaicīgu applūšanu. Un arī ir pieejams vairākas darbīgās vielas, kas ir efektīvas, bet šeit ļoti uzmanīgi ir tieši ar apstrādes laiku, jo par cik dīkst salīdzinoši vēlu, kad ir pietiekuši siltums, tāpēc nevajadzētu steigties ar apstrādi, un tāpēc šā laikā nevar arī nokavēt, jo tad tiks nokavēt ir optimāli apstrādes laiks, kā arī nezāles jau pāraugs optimālo apstrādes lielumu. Ziņās mēs bieži dzirdam, kad Latvijā pieaug dzīvojošo lāču skaits. To pašu varētu teikt pagājušajā gadā arī par lāču auzām. Svarīgi šīs lāču auzas ir atpazīt, jo ierobežošanas pasākumi atšķiras. Viena no sugām, kas pie mums ir plaši jau sastopama mīkstā lāčauza, jeb latīniski bromus dzimta. Šim augam gan stiebras, gan lapas ir klātas ar matiņiem. Arī vārpiņas ir klātas ar matiņiem, tādas tiešām mīkstas. Vārpiņas plakanas, skara diezgan skraja, īsa, sēklas ietverts plēksnēs ar akotu. Otra suga ir neauglīgā jumtauza, jeb dažās vietās, kā minēt, kā sterilā lāčauza. Šī arī nezāle pieder latīniski pie tās pašas bromus dzimtas, tāpēc apskatu to kopā. Šai nezālē stiebrs ir kails, bet lapas ir blīvi apmatotas, skara ir skrajāka, zari garāki, tādi kā asāki, sēkla apmēram 1 centimetru gara. Lāčauzas dīkst gan rudenī, gan pavasarī. Neauglīgā jumtauza pamatā rudenī. Un viss šīs nezāles spējīgas uzdīgt no augsnes virsējiem slāņiem, un līdz ar to tām ļoti patīk minimālā augsnes apstrāde. Tāds stāvoklis, kad šīs nezāļu sēklas visu laiku atrodas augsnes virskārtā un ir spējīgas pat rudenī arī dīgt un tādējādi turpināt pavairoties. Kas ir atšķirīgs? Lāčauzām, mīkstajai lāčauzai, sēklām pēc izbiršanas ir jāaiziet pēcbriedes fāze. Tātad, ja jums laukā ir bijušas lāčauzas, pēc ražas novākšanas vismaz dažas nedēļas neveikt nekādu augsnes apstrādi. Jo pretējā gadījumā, ja jūs ierušināsiet šīs sēklas augsnē, tās var aiziet miera periodā, un tad jau šo sēklu dīgšanas laiks ir neprognozējams. Neauglīgai jumtauzai tas ir otrādi. Neauglīgās jumtauzas sēklas uzreiz pēc izbiršanas ir gatavas dīgt. Tātad, ja laukā ir novērota šī nezāle, tur tieši ieteicams ir uzreiz pēc ražas novākšanas veikt seklu augsnes apstrādi, viegli ierušināt šīs sēklas augsnē, tādējādi provocējot to dīgšanu, un pēc tam jau ar vai nu atkārtot augsnes apstrādi vai ar glifosātu preparātu šīs nezāles ierobežot. Esmu vaicājis vairākiem nezāļu ekspertiem, kas tad ir visefektīvākais līdzeklis pret lāčauzām. Un viņi visi man atbildēja, un kā pirmo nosauca arklu. Arklu, protams, var vilkt arī kāds cits traktors, nevis John Deere, bet tas galvenais ir kvalitatīvs arums. Šīs nezāļu sēklas apvēršot un noglabājot augsnē no slānī, no kura tās vairs nevar uzdīgt. Labā ziņa mums gan lāčauzas, gan neauglīgās jumtauzas sēklas
savu dīgspēju augsnē saglabā salīdzinoši īsu laiku. Tas ir tikai 1-2 gadi. Tāpēc arī šāds ieteikums, aršanas iekļaušana augmaiņā reizi 3-4 gados, ir kā ļoti efektīvs līdzeklis lāčauzu un neauglīgās jumtauzas ierobežošanai. Protams, ļoti rūpīgi jāseko līdzi sējumos, kāda nezāļu suga tad jums tur parādīsies, vai tās ir lāčauzas vai neauglīgā jumtauza, lai līdz ar to pieņemtu pareizo lēmumu, ko darīt pēc ražu novākšanas. Tāpat tiek ieteikta novēlota ziemājas sēja un palielinātas izsējas normas, bet, protams, agronomiskās loģikas ietvaros. Skaidrs, ka ja ir šīs nezāļu sugas parādījušās, tajos laukos nevajadzētu uzreiz kviešus sēt 1. septembrī. Rudeņi mums kļūst siltāki, garāki, maksimāli izmantojam laiku, lai provocētu un šīs sēklas sadīgt jau rudenī, un mēs varētu šīs nezāles ierobežot vēl pirms ziemāju sējas. Arī rapša un visu pavasarī sējumu kultūra augu iekļaušana augmaiņā palīdzēs cīnīties ar šīm nezālēm. Un, protams, rūpīgi plānot herbicīdu lietošanas programmu. Ko mēs varam izvēlēties? Tā kā lāčauzas dīkst gan rudenī, gan pavasarī, visticamāk pret tām būs nepieciešamas 2 apstrādes. Un šeit arī ļoti uzmanīgi, jo no rudens apstrādes herbicīdiem vienīgie tiešām augsta efektivitāte ir flufenacetu saturošie, bet ļoti iespējams, ka tie visai drīzumā pazudīs no mūsu tirgus. Tāpēc nekādā gadījumā nevajadzētu visu lāčauzu ierobežošanas programmu balstīt tikai uz kviešos pavasarī lietojamiem herbicīdiem, jo tie visi pieder pie šīs otrās grupas, un tātad pret šo grupu, diemžēl, rezistents var veidoties samērā ātri. Tāpēc noteikti mainam kultūra augus, un līdz ar to mēs varēsim arī mainīt lietotās herbicīdu darbīgās vielas pa gadiem vienā un tā pašā laukā. Noteikti izmantojam tātad metazahlora spēku, gramenticīdus pākšaugos, tātad, lai maksimāli dažādotu šos ierobežošanas pasākumus, un tādējādi sekmīgāk varētu ar šīm nezālēm cīnīties. Diemžēl, bet tas jau vēl nav viss. Mums parādās aizvien jaunas un jaunas vienīglapi nezāļu sugas. Airenis jau droši vien, ka daudzās vietās vairs nav nekāds jaunums. Biežāk sastopam peļastīšu lapsasti. Dažās vietās novērojam arī peļastu vulpiju. Arī šīm visām nezāļu sugām patīk minimāla augsnes apstrāde. Un, to ierobežošana būs vēl dārgāka un sarežģītāka, jo, piemēram, literatūrā varam atrast, ka pret peļastu vulpiju gramenicīdi nav īpaši efektīvi. Tāpēc visu šo profilaktisko agrotehnisko pasākumu ievērošana ir noteikti svarīga, lai mēs neiedzīvotos līdzīgās problēmās, kā tas ir, piemēram, jau Lielbritānijā, kur kviešos tikai herbicīdu izmaksas jau pārsniedz 100 € uz hektāru. Augu aizsardzības līdzekļu ražotāju kompānijas arī strādā, un viens jaunums šajā ziņā gaidāms arī no BASF. Tā ir jauna herbicīdu darbīgā viela no pilnīgi jaunas darbīgo vielu grupas, plānotais tirdzniecības nosaukums Luximo. Gaidām reģistrāciju varbūt jau nākošā gada rudenī. Joprojām turpinām izmēģinājumus, kā šī darbīgā viela strādā arī mūsu agroklimatiskajos apstākļos. Un tiešām ceram, ka jau varbūt tiešām nākošajā gadā jau varēsim piedāvāt jaunu, efektīvu līdzekli vienīglapu nezāļu problēmu risināšanā.